Es no savas puses noteikti arī pievienošos. Paldies, Jākab, par ievadvārdiem. Un vēl nedaudz iedrošinājumam. Es savā ikdienā esmu dzirdējusi stāstus par to, ka uzņēmums ir meklējis iepriekš atbalstu Altum, un kaut kāda iemesla pēc tur kaut kas viņam nav sanācis. Es gribētu iedrošināt, pamēģiniet vēlreiz, jo nosacījumi ar šo gadu ir mainījušies, un šīs programmas ir daudz draudzīgākas un pieejamākas. Tā kā mēģinam vēlreiz. Bet par to noteikti mēs dzirdēsim vēl vēlāk. Bet pirms tam es gribētu aicināt uz skatuves ar iedvesmas stāstu un savu uzņēmumu stāstu LPSP valdes loceklis Lauris Puteklis. Lūdzu. Labdien! Es apsēdīšos, lai ērtāk. Esmu Lauris Puteklis, LPSP valdes loceklis. Mūsu uzņēmums nodarbojas ar ārpakalpojumu sniegšanu metāla apstrādes nozarē. Es salikšu vairāk bildītes tur, lai mazāk vēl lasīt. Sākām mēs 18. gadā ar vienu darbinieku, jo redzējām iespēju, kad tie produkti, ko mēs ražojam, ir nepabeigti, vai mēs varam pievienoto vērtību lielāku uzlikt. Tā aizgāja pa tālu. Līdz ar to mēs sākām sniegt ārpakalpojumus, jo kaut kā viņš aizgāja autoplejā. Labi, es stāstīšu tad ātrāk bišķiņ. Respektīvi, sākām piedāvāt papildus kaut kādus pakalpojumus, lai radītu pievienoto vērtību. Lēnām investējām visu, kas mums tika nopelnīts, un gājām uz priekšu. Patreiz mums ir šādas iekārtas, kas ir lāzergriešanas iekārtas. Augšējā jūs redzat mūsu nesen iegādāto, tā ir caurogriešanas lāzers. Un vēl ir divi lokšņu lāzeri. Viens ir fiber 6 kW, viens ir CO2 6 kW. Respektīvi, cenšamies jau pieteikt sev vairāk metāla apstrādē jau tā nopietnāk, ne tikai maziņi. Par to iekārtu iegādi, tur ir katrai savs stāsts. Līdās mēs būsim jau droši vien tālāk pie slaidiem, kur būs redzama tā mūsu attīstība. 18. gads, viens cilvēks mazā stūrītī. 19. jau mēs attīstījāmies jau cik paši spējām. 20. gadā mēs nopirkām pirmo lāzeru. Un visu peļņu bijām investējuši iekšā. Un tad 21. gadā tā izaugsme bija tik liela, ka mēs bijām 16. vietā Latvijā kā straujāk augošais uzņēmums. Bija savi izaicinājumi, jo tieši ar to laiku arī Covid pandēmija bija. Un tad bija tā riskēt vai neriskēt. Izvērtējām riskus, investējām. Nākošo iekārtu mēs pirkām tajā brīdī arī jau saviem līdzekļiem. Tad, kad bija materiāla deficīts metāla apstrādē, bija cenas principā reiz 3 uzkāpušas. Atkal mums bija savu plānu, pie kuriem turējāmies un turpinājām to attīstību. Pēdējais projekts ir saistībā ar Altumu. Paldies par digitalizāciju un modernizāciju, automatizāciju. Tas arī ir process, principā, 1,5 gadu gan arī garumā. Un sakrit ar, diemžēl, Krievijas iebrukumu Ukrainā. Tad mums visi tie 3 tādi atspērieni vai boosti, angliski sakot, ir ar tādiem lieliem izaicinājumiem. Un tāpēc, piemēram, ja kāds no jaunajiem uzņēmējiem vai kādam vajag kaut kādu komentāru, es tikai gatavs palīdzēt, un vienmēr vajag uzdrīkstēties, jo neviens to jūsu vietā neizdarīs, nebūs tāda odziņa, ņemiet, ražojiet šo produktu, un jums būs viss ļoti viegli. Mums ārpakalpojumu sniedzējiem tas ir vēl grūtāk. Ja jums, piemēram, ir pārāk daudz kaut kādi projekti, jūs netiek galā vai jums saplīst iekārta, mēs jums palīdzam. Bet ja jums iet slikti, piemēram, 5, 6 no jums, tad arī man iet slikti, jo man vairs nav kam palīdzēt. Tāpēc mēs arī tagad
mēģinām diferencēt visus tos riskus, skatāmies vairāk uz eksportu. Ir jau pirmie projekti, kas ir aizsūtīti, ir projekti, kas ir izstrādes stadijā. Novēlu viennozīmīgi izmantot valsts dotās iespējas, jo viņas tagad tiešām ir pieejamākas. Agrāk mēs nevienu no mūsu lāzeriem nepirkām, tāpēc, kad mums nebija laika. Man viņu vajadzēja pēc 3 mēnešiem vai pusgadu. Jā. Principā tas pat bija ātrāk nekā iekārta ražotājs var uzražot. Tāpēc izmantojiet iespējas arī Lijā un Altumā, jā, droši. Jā, izdošanos visiem. Paldies! Paldies, Laurim, par stāstu. Mums gan šķiet ir kaut kāda tehniska tāda. Mēs ļoti daudz redzējām jūsu iekārtas, bet dzirdējām arī stāstu. Tā kā, lai šo stāstu dzirdētu vēl detalizētāk, Lauris aicināja droši nākt un jautāt. Paldies, ka dalījies.